Sveicināti, labrīt, labdien. Es gribēju vēl, kamēr Aleksandrs liek prezentāciju, uz to jautājumu par aplūstošo krastielu. Krastiela tiešām ir problēma, bet tur infrastruktūrā, bet kopumā arī jebkurā lielpilsētā arī rietumu pasaulē ar šo cīnās, un faktiski rezultāti īsti nav un nebūs, jo ļoti vienkārši un prasa salīdzinājums ir ar izlietni, ja tajā iegāžas spaina ar ūdens, tas uzreiz neaizticēs, un vasarās gan pie mums Latvijā, gan vēl jau vairāk Rietumē Eiropā ir raksturīgas, īslaicīgas, ļoti intensīvas lietusgāzes, kurās nokrišņu daudzums ir tik liels, ka to vienkārši nav iespējams novadīt uzreiz, un risinājumi tur nebūs, es domāju, nekādā gadījumā. Bet par mikroklimata sadaļu runājot, un sākumā par klimata pārmaiņām, kādas tāds līdz šim ir novērotas Rīgā. Un kopumā jāsaka, ka šai sadaļai projektā bija mērķis iezīmēt līdzšinējās tādas klimata pārmaiņas, kādas tās ir bijušas, apkopot rezultātus ar līdzšinējiem pētījumiem, kāds ir mikroklimats Rīgā, un tad to resursu ietvaros, kas mums bija, mēs arī paši veicām mērījumus, bet jāsaka, tie vairāk ir saucami par kontrolu mērījumiem, jo ar tādu mērījumu apjomu mēs nevaram pretendēt uz nopietnu pētījumu līmeni, bet jebkurā gadījumā pagājušā vasarā 4 dienas mēs veicām temperatūras mērījumus Rīgā un kopumā 12 vietās, un tad mērījumi uzrādīja arī visu to, par ko bija aizdomas, kādas problēmas Rīgā ir. Tātad par klimata pārmaiņām līdz šim Rīga ir, par laimi vismaz Rīgā ir tik daudz meteoroloģisko datu, ka mēs varam paskatīties pat vairākus gadsimtus tālā vēsturē, un plašākais pētījums par klimata pārmaiņām Rīgā, kas ir veikts 2008. gadā, arī norāda uz to, ka vidējā gada temperatūra Rīgā ir kāpusi par nedaudz vairāk nekā 1 grādu, bet pozitīvā ziņa ir tā, ka temperatūras kāpums lielākoties ir uz ziemas rēķina, kas faktiski pilsētai ir pozitīvi, jo, protams, tad ir mazāk izmaksu ielu uzturēšanā, mazāk jāizgāž sāls un smilts uz ielām, ar ko pēc tam problēmas ir, kā zināms, pavasarī un arī tad pat ziemā ir problēmas ar milzīgo sāls daudzumu un pēc tam pavasarī ar gaisa piesārņojumu. Savukārt vasarās temperatūras kāpums pagaidām ir relatīvi niecīgs par 0,3 grādiem. Turklāt, ja mēs pēdējos 10-15 gadus piedzīvojam izteikti garākas vasaras ar biežākiem karstumviļņiem, tad līdzīgi periodi ir bijuši arī iepriekš. Nav tā, ka Rīga piedzīvot kaut ko vēl nebijuši, jo gan pagājušā gadsimta 30. gados bija līdzīgi vairāk garākas vasaras un ar karstākām dienām, gan tāpat arī 1800. gados bija līdzīga situācija. Bet par reģionu kopumā, tad par citām reģionu pilsētām Baltijas jūras reģionā, tad arī kopumā tā tendence ir līdzīga, ka kopumā vasaras nav kļuvušas sevišķi garākas vai karstākas ar nelielu tendenci dažās pilsētās, kad temperatūra paaugstinās, un tā tad, kā es sacīju, pēc Universitātes Rīgas meteoroloģiskās stacijas ilgadīgajiem mērījumiem, tad 1850. 60. gadi ir līdzīgi karstām vasarām un arī pagājušā gadsimta 30. gadi. Un tad tagad, palūkojoties uz tiem pēdējiem 30 gadiem, šeit mēs redzam karsto dienu skaitu vasarās. Tātad dienas, kad maksimālā gaisa temperatūra Rīgā ir 30 grādu un vairāk, tā tendence pēdējos 30 gados ir acīm redzama. Īpaši spilgta 2010. gada vasara, kad Rīgā bija gandrīz 15 dienas, kad temperatūra sasniedz un pārsniedz 30 grādu atzīmi, un tā arī viena no karstākajām vasarām Latvijas vēsturē vispār. Un jau pievēršoties vairāk mikroklimatam, kā šādās karstās dienās situācija mainās tieši pilsētā atšķirībā no piemēram, laukiem, tad tas ir pierādīts arī citās Eiropas pilsētās, un tālāk skatīsimies arī konkrēti pētījums par Rīgu, tad pilsētas centrā apbūves dēļ gaisa temperatūra varbūt pat par 12 grādiem augstāka nekā tas ir piepilsētā vai laukos, un tas ir tikai un vienīgi apbūves un gaisa piesārņojuma dēļ.
Šeit mazliet teorijas par to, kādēļ pilsētā tā ir. Tātad izšķir faktiski divus tādus slāņus, kuros ir novērota gaisa temperatūras paaugstināšanās, par ko Aleksandrs jau sākumā arī mazliet iezīmēja. Tātad tas ir pilsētas slānis faktiski līdz ar apbūvi un koku lapotnēm, kur apbūves dēļ gan vējš ir lēnāks, gan arī siltumradiācijas izstarošanās ir mazāka un absorbēšana ir lielāka. Šajā tātad slānī notiek viss būtiskākā gaisa temperatūras paaugstināšanās un arī pēc tam mazāk vēja ietekmē un gaisa piesārņojuma ietekmē arī vēl ir otrs slānis virs pilsētas, kur arī gaisa temperatūra vēl ir augstāka nekā apkārtējā vidē. Un šī ir karte ar līdz šim tādu plašāko pētījumu, kas ir veikts par Rīgas mikroklimatu, kurā tika izdalīti 13 Rīgas rajoni ar atšķirīgu mikroklimatu. Visbūtiskākā atšķirība no piepilsētas, protams, tika fiksēta Rīgas centrā, kas ietver tātad visu centrālo daļu un līdz pat faktiski Juglai pa Brīvības ielu. Bet mikrorajonos tā ietekme ir mazāka, tur, protams, ir vairāk zaļo zonu, tomēr tas, ko šajās dažās dienās veicot mērījumus, mēs fiksējām, ka arī šajos jau izšķirtajos 13 mikrorajonos iekšpusē vēl tomēr mikroklimats ir sadrumstalotāks nekā šajā pētījumā teikts, ka faktiski vēlāk stāstīšu arī par to, ka arī mikrorajonos ir dažas vietas, kur gaisa temperatūra apbūves dēļ varbūt krietni vien augstāka nekā zaļajās zonās. Un līdz šim Rīgā tādus ilgstošus mikroklimata pētījumus veikt nav bijis iespējams, jo Rīgā nav vienlaicīgi bijušas meteoroloģiskās stacijas, kas novietotas vairākās pilsētas vietās. Faktiski vienīgā vieta ir tātad Rīgas centrs, universitātes meteoroloģiskā stacija, kas arī ir mainījusi vairākas reizes vietu, bet vismaz ir atradusies kaut cik centrā un paralēli visilgstošāk ir darbojusies novērojama stacijas Spilvena, kas bija padomu laikos tur darbojās un vēl līdz 90. gadu sākumam. Un salīdzinot šo abu meteoroloģisko staciju datus, vismaz tur bija daži gadu desmiti sanāca, tad redzams, ka pilsētas centrā faktiski šīs ir gan salīdzināts konkrēti vasaras dienas. Gaisa temperatūra gandrīz pārliecinoši visu laiku ir augstāka, pārsvarā par 1 līdz 2 grādiem, tad ir daži ekstrēmi gadījumi, kad ir par vairāk grādiem un atsevišķi izņēmumi, kad temperatūra var būt mazliet zemāka, bet lielākā atšķirība, es šeit stāstu par vasaru lielākoties, jo projektā pārsvarā, protams, kā problēma tiek uzsvērta karstuma viļņi un ar to saistītās problēmas, bet lielākā atšķirība gaisa temperatūras starp piepilsētu un pilsētas centru ir pavasarī, jo pilsētas centrā ātrāk nokūst sniegs, sniega vairs nav, piepilsētā vēl ir, un tad tā temperatūras atšķirība ir milzīgāka, jo no rītiem īpaši, kad sniega dēļ piepilsētā ir notikusi visu nakti siltuma izstarošanās un pilsētas centrā tā nav notikusi, tad šie 10–12 grādi ir pat faktiski katru gadu novērojama temperatūras starpības starp pilsētas centru un piepilsētu. Šeit ir arī Aleksandrs, gan jau rādīja arī tātad poligoni vietas, kur notika pētījumi, un šajās vietās arī tad pagājušā gada vasarā no 11. līdz 14. augustam 3 reizes dienā tika veikti gaisa temperatūras mērījumi 6 no rīta, 4 pēcpusdienā un 10 vakarā, un katrā šajā poligonā tika izvēlēti 2 punkti, viens, ko mēs nodefinējām kā tādu relatīvi zaļu, un viens bija relatīvi apbūvēts. Piemēram, pilsētas centrā mēs izvēlējāmies Ģertrūdes un Brīvības ielas stūri, kas ir tātad, izteikti apbūvēts, tur nav nekā zaļa, un turpat netālu esošā esplanāde pārsimts metru attālumā, kas ir zaļš parks, un šeit tādā aptuvenā grafikā arī redzams, ka šis ir salīdzinājums starp mērījumiem tātad zaļajā zonā un apbūvētajā zonā, un redzams, ka pilnīgi, faktiski visur un gandrīz visos laika periodos apbūvētajā zonā gaisa temperatūra ir bijusi augstāka. Izņēmums ir Ziepnieku kalns, kur
es teiktu, ka nebija labi izvēlēts punkts. Tur bija tādā ziņā, ja mēs gribējām atrast vietu, kur šajā poligonā būtu novērojami visizteiktāks siltums saule, tad tas nebija pārāk labs, jo tur bija gan laba ventilēšanās, gan apēnota vieta. Bet jebkurā gadījumā redzams, ka īpaši 11. augustā vislielākā temperatūras atšķirības starp to pašu jau minēto Brīvības Ģertrūdes ielas stūru un Esplanādi bija pat 3,2 grādi pēcpusdienā. Tā bija arī labākā diena, kad veikt mērījums, jo tā bija karsta diena, temperatūra tur bija ap 27, 28 grādiem un bija lēns vējš. Turmākajās dienās pastiprinājās vējš, tādēļ arī redzams, ka tās temperatūras starpības vairs nav tik lielas. Un šeit arī uzskatām redzams, ka tātad ar sarkano līniju ir oficiālās meteoroloģiskās stacijas mērījumi, temperatūras gaita 11. augustā, un tad ir tie 3 mērījumi, un redzams augšpusē tad mums ir Ģertrūdes un Brīvības ielas stūris, kurš pēcpusdienā ir izteikti siltāks, un turpat ir Esplanāde, kur temperatūra faktiski visas dienas gaitā ir tāda pati kā oficiālajā meteoroloģiskajā stacijā, jo tā atrodas Kronvalda parkā, turpat netālu, un attiecīgi tur gan, var teikt, šis mikroklimats ir līdzīgs. Un arī pārējās novērojuma vietās tā situācija diezgan tāda līdzīga, ka apbūvētajās vietās temperatūra ir augstāka, un arī tajās relatīvi zaļajās tomēr temperatūra bija augstāka nekā pilsētas centra oficiālajā stacijā, jo jāteic, ka tā ir tiešām parkā, kas ir pietiekami liels un veids šo dzesējošo funkciju arī pilsētas pašā centrā. Un šos datus korelējot iegūtos, mēs tad pamanījām tās būtiskākās atšķirības, kas faktiski jau būtu brīnums, ja mēs tādas neatrastu. Tātad relatīvi šajā zaļajos punktos, kur mērījām temperatūru, tur izteiktākā ietekme uz gaisa temperatūru bija ēkām, procentuāli, kur bija vairāk ēku šajos mērījuma punktos, tur arī gaisa temperatūra bija augstāka. Un gan zaļajā zonā, gan apbūvētajā zonā, kas bija izteikti, tur tie punkti, kas apvilkti ar zilu, ka koki deva tātad izteikti negatīvu korelāciju, ka gaisa temperatūras pieaugums netika novērots, vai gluži pretēji bija temperatūras samazinājums tieši šī vakar stundās, kas nozīmē, ka gan nebija šīs vietas tik ļoti uzkarsušas dienas laikā, gan arī augu radītās iztvaikošanas dēļ gaisa temperatūra vakarā straujāk var pazemināties, nekā tas ir asfaltētajās un apbūvētajās vietās. Un galvenie secinājumi, protams, apbūve paaugstina gaisa temperatūru, par ko nav šaubu, bet vismaz mūsu mērījumi rāda, ka arī mikrorajonos apbūvētas vietas var būt tikpat karstas kā pilsētas centrā, un gluži otrādi pilsētas centrā pietiekami lieli parki var radīt pozitīvu efektu, un pilsētas centrā var pat būtiski nenovērot siltumu salu, īpaši, ja mēs runājam par karstajām pēcpusdienām. Rīti vienalga var būt siltāki, bet karstās pēcpusdienās noteikti parki ievērojami pazemina gaisa temperatūru. Un Rīgas mikroklimats ir ievērojami sadrumstalotāks nekā rāda līdzšinējie pētījumi, jo, kā jau sacīju, šajos izšķirtajos 13 rajonos mikroklimatiskajos iekšā valda vēl ļoti atšķirīgi apstākļi, kas īpaši ir mikrorajonos, kur cilvēki uzturas un dzīvo, kur atsevišķi varbūt nelieli parciņi un skvēriņi, kur ir vēsāks, un iekšpagalmos vai ielās apbūvētās blīvi ir temperatūra varbūt krietni vien augstāka. Un galvenās problēmas, lai mēs patiesi apzinātu reālo situāciju, ir datu trūkums, jo šobrīd nav pieejami datu par ilgadīgu datu par to, kādi ir bijuši kāds temperatūras režīms bijis pilsētas centrā un mikrorajonos, un tam ir vajadzīgi tiešām ievērojami resursi, jo ir vajadzīgas noteikti daudz, es teiktu, pat virs 10 meteoroloģiskajām stacijām, ko izvietot Rīgā vismaz uz gadu, bet vēl labāk, ja tas būtu ilgstošāk, kad mēs varētu novērot ilgstošu situāciju gan pilsētas centrā, gan mikrorajonos, lai tad arī varētu izdarīt secinājumus detalizētāk, kas būtu darāms, lai situāciju uzlabotu un nākotnē nepieļautu tās kļūdas, kas ir būvniecībā pieļauts līdz šim. Tas īsumā no manis arī viss.